Godātie kolēģi, iedomāsimies situāciju, kurā kāds darba devējs mēnesi pirms gada beigām izlēma, ka no nākamā gada janvāra bez acīm redzama iemesla un nesniedzot nekādu pamatojumu samazinās visiem saviem darbiniekiem algas par 1%. Dīvaini, nesaprotami, kāds varbūt būs neapmierināts, kāds tiesāsies, bet pa lielam kāds arī samierināsies. Bet iedomāsimies situāciju, kurā visi darba devēji valstī saviem darbiniekiem samazina atalgojumu par 1%. Šāda situācija jau var radīt ne tikai plašu sabiedrības neapmierinātību, bet arī nemierus. Taču tieši tas ir tas, ko koalīcija ir paredzējusi darīt, atceļot apsolīto, ieplānoto un jau likumā ierakstīto iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājumu, ar kuru ikvienam uzņēmējam bija tiesības rēķināties. Turklāt pamatojums ir tikai viens. Mums vajag paturēt budžetā vairāk naudas, jo mēs neprotam pietiekam saimnieciski rīkoties ar esošajiem līdzekļiem, vai mums nepieciešams galvot kādu kredītu kārtēju komerces sabiedrībai, kas interesantā kārtā summā sakrīt ar šo ciparu. Uzņēmēju un sabiedrības viedoklis un arī pašu doto solījumu izpilde kļūst mazsvarīga, jo galu galā pašus jau mūs šis neskars, jo esam jau paši nobalsojuši par to, ka mūsu algas palielinās. Šis 13. priekšlikums, ko iesnieguši Latvijas reģiona apvienība, piedāvā iespēju katram zālē sēdošajam deputātam tā vietā, lai uzjautrinātos, tomēr vēlreiz ieklausīties savā sirdsapziņā un nobalsot par tiesiskās paļāvības ievērošanu, par doto solījumu izpildi un par Latvijas uzņēmējiem. Pretējā gadījumā mums jārēķinās ar ļoti iespējamu un viegli paredzamu zaudējumu Satversmes tiesā, kas jau pēc tam var radīt daudz nopietnākas sekas. Kolēģi, paldies par uzmanību. Es lūdzu atbalstīt 13. priekšlikumu. Paldies.